Turpinām aizsākto sarunu priekš tiem, kuri meklē dzīvē jaunas stratēģijas. Priekš tiem, kuri nemeklē, varat šo video neskatīties. Un tā sāksim iet pa šo labirintu kopā. Iespējams, sākumā tas tev liksies miglātīts, bet pakāpeniski šis plībušs, šis aizsaks pazudīs un bilde paliks skaidrāka. Vietām tev būs jautri, vietām sāpīgi, bet tas viss tāpēc, ka šī saruna būs ļoti godīga. Iedomājies, ka tu vērsies pie ārsta ar ļoti stiprām sāpēm vēdera lejasdaļā. Viens ārsts tev pārbauda un saka, ka tas ir apendicīts, ka to vajag operēt un jo ātrāk, jo labāk. Bet otrs tev pienāk klāt, pasmaida, paglauda tev vēderiņu, iedod vitamīnu un aiziet. Kuru ārstu tu izvēlēsies? Pirmo vai otro? Un es gribu, lai mēs tagad noslēdzam vienošanos. Apsolēs man, ka tu neapvainosies pat tad, ja tu kaut kādos piemēros atpazīsi pats sevi. Man nav absolūti nekāds mērķis tevi aizvainot. Man ir milzīgi liela vēlēšanās tev palīdzēt tikt skaidrībā ar savu dzīvi. Sarunāts? Nu ko, tad sāksim. Droši vien, ka tu esi ievērojis cilvēks skrien pa dzīvi. Māja, darbs, darbs, māja, māja, darbs, darbs, māja, brīvdienas, aptelpa, atvaļinājums, un te ir klāt vecums, pensija, aizdusa, un kur tu skrēji, tāpēc varbūt jau tagad apstājies un aizdomājies. Maz kurš aizdomājas, ka mūsdienu cilvēks ir līdzīgs sacīkšu zirgam. Viņš steidz uz finiša līniju, pat neaizdomājoties, vai tas ir viņa finišs, vai tas viņam ir vajadzīgs. Ļoti daudz cilvēkiem ir daudz kas kopīgs ar sacīkšu zirgu. Un ir viena ļoti līdzīga īpašība. Sacīkšu zirgam liek uz acīm klapes, lai ierobežotu viņa redzesloku un novērstu uzmanību no apkārtējā. Un pateicoties klapēm, zirgs aulekšo tikai tajā virsienā, kur viņam dod zirga dzinējs. Par to, kas ir dzinējs, mēs parunāsim nedaudz vēlāk. Bet pagaidām atcerēsimies, kas mums no bērnības uzliek klapes, iedod mums virzienu, un mēs auļojam visu savu dzīvi. Mums tiek iedots ļoti ātrs temps, skatleņš ir ierobežots, un kur nu kaut kur apstāties un vēl padomāt. Ceļš, kā pareizi dzīvot, mums ir ierakstīts jau agrā bērnībā, jau kopā ar mātes pienu. Bērndārs, skola, jūs paši varat turpināt tālāk. Koledža, augstskola, ja paveicās, darbs, hipoteka, liels televizors un citi dzīves priekši. Mašīna, dāča, iPhone, ilgi gaidītais atvaļinājums, bet kurš teica, ka jādzīvoja tieši tā? Kurš lemj, kas ir pareizi un kas ir nepareizi? Tu vienkārši skrien pa to ceļu, ko tev noteica vecāki, vide un sabiedrība. Tavs vecais tavs tā skrēja, tavs tēvs tā skrēja un tu arī.